Nu, labdien, Valda! Sveika, Sarma! Tik sen neesam runājušas Zumā, vai ne? Un arī Jā, dzīvē neesam tikušās. Nē, Zumos jau esam redzējušās, bet nu, šādā salikumā neesam ļoti sen neko parunājušas. Gribās man ar tevīm šodien parunāt un tieši vairāk dot cilvēkiem informāciju, par cik mēs strādājam abas vienā projektā, kas ir saistīts tātad ar kriptovalūtu, ar dārgāko naudu pasaulē. Un es domāju, ka tomēr ļoti daudz cilvēku aizvien vairāk sāk vērot, kas tad īsti ir šī kriptovalūta. Un es zinu, ka tev ir ļoti liela pieredze runājot par kriptovalūtām, un varbūt tu varētu pastāstīt tieši par šo projektu, jo mums ir Ziemassvētku laiks, mums būs visādi smuki, interesanti un ļoti garšīgi bonusi, un parunāsim varbūt tieši šodien par konkrētu projektu, kurā var daudz iemācīties un ļoti labi nopelnīt. jā, paldies, Sarma, tev, kā saka, par ievada informāciju, bet īstenībā, jā, problēma ir tā, ka cilvēkiem nav informācijas, ja, un šodien tieši mēs gribam iedot šo te informāciju, ka ir iespējas. Informācija par iespējām. Un runājot jā, par pašu vērtīgāko un dārgāko naudu pasaulē, bitkoinu, jā, tad nu, var teikt, ka viņš iet krasi pat labam uz augšu. Jā. Tātad faktiski pēdējās nedēļas laikā viņš jau ir pārlicis pāri pa 40 000 eiro. Un faktiski projekts, kurā mēs darbojamies, viņš ir universāls tādā veidā, ka šeit ik viens, tātad tā ir sabiedriska organizācija, community, kura izmanto jaunākās tehnoloģijas. Ja? Tehnoloģijas kādā ziņā? Nu, es domāju, ka daudziem jau ir telegrama kā messenger, ja? Tātad, nu, faktiski telegrama vairāk vai mazāk ir piemērota tieši biznesa attīstībai caur internetu, ja? Jo nu, daudz baidās ja, no šī te momenta, ja, kad man kaut kas būs jāuzsāk darīt. Bet pirmais jautājums, ko es cilvēkam gribu uzdot, ja, tā tad neko nemainot savā dzīvē šobrīd, ja, to, ko tu dari, cik ilgā laikā tu vari nopelnīt 40 000. Ja, tā tad, nu, faktiski tas, ko tu šobrīd dari, nu, es teikšu tā, ka, nu, es dzīvoju Vācijā, nu, jau 30 gadus gandrīz, nu, vidējā alga, ko tu tā, nu, labi vari nopelnīt, ja vidēji mēnesī ir kaut kur, nu, svārstās ap 1,5 līdz 2,5 tūkstošiem uz rokas, ko tu vari saņemt, ja. Tātad pareizināsim uz 12, bet tas ir darbs, nu, kā nu kuram, ja, bet, nu, faktiski tev ir jābūt darbā katru dienu. Tad šī gadījumā ar vienkāršiem instrumentiem, ja, tātad ik viens palielinot šo te attīstot mūsu organizāciju, mēs viņu saucam par bitcoineru organizāciju, ja, jo kāpēc? Nu, īstenībā mani fascinēja tas, cik ātri cilvēki šeit burtiski 2-3 mēnešos tiek pie viena bitcoina. Nu, tas ir tāds man arī rādītājs, ja, kad šis te projekts ir izveidots tieši arī uz telegramas bāzes, ja, un tie, kas vēl domā, tie, kas vēl meklē, tie, kas ir meklējumos, tad šeit ļoti ātri tiešām ar mazām naudiņām iesākot, šobrīd tie ir 0,0006 satoši, ja, nu, cik tas ir eiro, tas ir aptuveni kaut kur 25 eiro, ik viens var iesākt. Kā jau tu pareizi teici, mēs palīdzam savai organizācijai, palīdzam saviem cilvēkiem ar apmācībām, un atceries tos laikus, ja, tas bija kaut kur aptuveni pirms gada, ja, kad visi man teica, Valda, tu mūs nebaidi ar savu kriptu, ja, bet patiesībā pa šo laiku nu, mēs esam ļoti daudzus cilvēkus ievadījuši šajā te tēmā, ja, tātad kripta darījumu, kripta maksājumu, īstenībā viņi ir ļoti ātri, lēti un vienkārši un pieejami ikvienam. Ko es vēl gribu uzsvērt, ja, ka daudzi nezin, ka katram telegramas lietotājam ir savs kripta maks, ir sava kripta birža, nu faktiski šobrīd dārgāko kripta naudu, bitcoinu,
ik viens var nopirkt, izmantojot savu personīgo maku telegramā. Ja? Tad nu, tie, kas interesēsies par šo te iespēju, ja, tā tad informācijā jūs atradīsiet zem mūsu intervijas linku, ja, kādā veidā jūs varat reģistrēties mūsu botā. Ja, tātad projekts ir Telegramas botā. Un faktiski, jā, vēlam visiem tuvākajā laikā tikt vismaz pie viena bitkoina, jo, nu, šeit nevajag daudz, ja, jo, nu, tieši runājot par pašu projektu, ja, es teikšu tā, ka tas ir projekts priekš blondīnēm. Jo viņš ir izveidots ļoti vienkārši, ļoti saprotami, ja, un šeit nevajag īpašas, kā lai saka, īpašas darbības, jā, bet reāli viņš ir pieejams ikvienam, jo šobrīd mūsu organizācijā 2-3 mēnešu laikā drusciņi pievēršoties statistikai, ja tā tad ir 20 cilvēki, kuri ir saņēmuši pilnu bitkoinu. Ja? Ienākot mūsu organizācijā kaut kur ap augusta vidu, ja? Augusta sākums, nu varbūt kādam jūlija beigas, ja? Tātad šobrīd mums ir decembris, nu jau var teikt vidus, bet nu, viens bitkoins dažos mēnešos, ja? Un 6 cilvēki ir saņēmuši jau pa pusbitkoinam. Un, protams, ka ceļā uz šo te veselo bitkoinu, ja, ir vēl milzīgs skaits satošu, kurus var nopelnīt tik viens, jo ir garšīga arī saucamā referālā bonusu sistēma, ja, kurā ir izdevīgi vienkārši attīstīt šo te organizāciju. Nu, tā īsumā no manas puses, ja varbūt tu vari kaut ko piebilst vēl, ja no manas sacītā, tā tad nevajag baidīties no kaut kā jauna, ja, jo būtībā, ja mēs neko dzīvē nemainām, daram to, ko mēs daram, ja, tā tad, nu, faktiski mēs nevaram cerēt uz lielām pārmaiņām, uz izmaiņām. Jā, nu, ko es varu piebilst? Nu, šis projekts ir arī ļoti, varētu teikt tā, es viņu varu pielīdzināt tai pašai saucamajai pašpalīdzības kasei. Jo tiešām nu, jau ir labs laiks, ka strādāju arī internetā ar nu, cilvēkiem, atkal esmu atgriezusies mārketingā, ja? Un man, protams, ir ļoti svarīgi redzēt, cik tad cilvēks ienākot jebkurā projektā, mēs visi saprotam, kad ir investīcija. Lielāk vai mazāk, vai nu ir jānopērk produkts, un šīs pakas apmēram vienmēr ir sākot no 50 līdz 300. Savādāk nevar neviens nekur iesākt strādāt, ja. Ir jautājums, vai jums patīk pārdot, un vai jūs esat spējīgi tirgot, ja. Ja jums tos patīk un jūs to varat, tad ok. Ja nē, tad nekas nesanāk, mājās ir produkti, kurus jūs pat neapēdat, neizlietojat un izmetat pēc kāda laiciņa ārā. Un tas nozīmē, ka jūs savu naudu izmetat ārā. Savukārt, ja mēs strādājam šādā te projektā, kur mēs vairāk tā kā viens otram palīdzam, kā pašpalīdzības kasē, ja, tad būtībā visa ir pamatā matemātika. Un ja mēs paņemam pildspalvu, mēs ļoti ātri varam saprast, no kurienes nauda nāk un uz kurien nauda aiziet. Un pats interesantākais, ka tā nauda, kas ienāk projektā, viņa 100% aiziet pie konkrētā cilvēka, kurš tanī mirklī tātad saņem šo izmaksu. Ja? Un tas ir īstenībā ļoti svarīgi. Ja? Līdz ar to arī nu, es gribu tiešām aizvien vairāk dot cilvēkiem šo informāciju, kad šāda veida projektos ir ļoti viegli vienam otram palīdzēt. Jo tehnoloģijas attīstās, algoritmi attīstās. Ja kādreiz viss baidījās no matricām, jo redzi, ir jāstrādā, ir jāmeklē sekotāji, tad tagad algoritmi ir izveidot tā, ka ir jāizpilda algoritmu vietas, un tas pat var nebūt jūsu partneris. Ja viņš šī algoritmā aizpilda vietu zem jums, jūs saņemat izmaksu. Saprotiet, līdz ar to jūs sākat sajust reālu rezultātu. Un jūs esat tātad vienu reizi dzīvē spēris šo soli, izvēlējies kaut ko jaunu, jūs iemācīsieties tātad, kas ir vispār kriptovalūta, kā attaisīt maksājumu sistēmu, kā pārskaitīt. Mēs to esam darījuši ar stundām, ja,
Un tas sanāk, un cilvēki iemācās gan jauni, gan, kā mēs smejamies, penši, ja, un blondīnas, visiem viss izdodās, ja. Un ko vēl valde nepateica, tā kā mums ir decembris, tad mūsu tieši struktūra, ja, mēs esam izdomājuši, kad mēs tomēr dosim cilvēkiem, kas tagad uz decembri ir gatavi sev kaut ko uzdāvināt, jaunas iespējas pieņemsim, ja, kad tātad, ja jūs startējat mūsu komandā, jums tiek dots ļoti garšīgs bonus, ja. Par to, protams, mēs runāsim privāti, ja, cik tas bonus ir liels un kā tas viss ir iespējams, kā to visu var saņemt un uz kādiem noteikumiem to var saņemt. Bet viens gan ir skaidrs, ko es esmu pavērojusi, ka cilvēkiem ļoti patīk pasīvie projekti, kur ir pasīvais ienākums. Nu, tu taču valdi, to esi jau pieredzējusi. Visi kliedz, dodiet man pasīvu. Ja? Dodiet man pasīvu. Tad, ja mēs paskatāmies pasīvajos šos procentus, tad jūs man parādat vienā projektā, kur sākot, tātad jums visur tur ir kaut kāda nauda jāliek. Tā ir investīcija. Un parādiet man vienu banku, parādiet man vienu projektu, kur jūs ar 50 eiro iesākot šo projektu, varat nopelnīt, pieņemsim, 6-7 iksus un pat līdz 13 iksiem. Ja? Tātad parēķiniet, cik tas ir procentos. Jums neviena investīcija kompānija uz tik mazu investīciju nedos pretī tādu ienākumu. Ja? Tā kā vienkārši ir jādzird informācija, lai saprastu, ka tas ir ļoti vienkārši un ļoti izdevīgi katram priekš sava maka. Tā kā jā, tas būtu no manas puses. Jā, paldies tev, Sārma. Es domāju, ka daudziem būs viela pārdomām, nebaidīties, uzsākt kaut ko jaunu. Ziemassvētku laiks, pirms Ziemassvētku laiks, jā, tā tad dodam bonusus. Visi tie, kuri nolems piedalīties un attīstīt mūsu, jāsaka tā, Bitcoiner organizāciju, gaidām mūsu, jau var teikt, draudzīgajā pulciņā, jā, tā tad reģistrācijas iespējas, tie, kas pieņems lēmumu, atradīsiet šeit zem šī te mūsu video, un nu, gaidām uz Ziemassvētkiem jaunus dalībniekus, tos, kuri vēlās tiešām nopietni saņemt jaunas iespējas un, protams, tik pie viena bitkoina. Tā kā, lai visiem gaišs un priecīgs Ziemassvētku laiks un līdz nākošai reizei. Atā! Jā, visiem tiešām burvīgu Ziemassvētku laiku, lai ir prieks, lai ir smaids, jā, un lai ir labs prāts, kā sacīt, jāsaka, un lai viss dzīvē izdodās, un esiet laimīgi. Viss, ko es varu jums novēlēt. Jā, pagaidām uz redzīti gaidīsim. Ja ir jautājumi, rakstiet noteikti personīgi. Atā! Atā!